Čau visiem, mēs esam atpakaļ ar mūsu 24. epizodi, un šodien es esmu ar diviem vīriešiem. Girts, kurš man jau bija šī dzēbola. Un... Sirds. Jā. Kas tu esi? Nezinu. You tell me. Kā tu sev raksturot? Jā. Vispār? Jā. Cilvēks, vecī cilvēks. Mēģina izprast savu vietu šajā pasaulē. Okay. Kāpēc tieši tāds skatos vārds? Sudrabu sirds. Jā. Tas ir tāds runāšana, kas te runāšana sudrabs, klusēšana zelts, tāpēc. Un tāpēc, ka tas ir reperis, jā? Jā, mēs tur runājam. Tāpēc sudrabu Okay. sirds. Bet paņem ideju no sudrabu eģus. Man liekas, ka no Tev sudraba iepriekšējais kaisa. vārds bija sudraba jēra. Sudrabu jēra, tas jā, no uzvārda vairāk atvasināts. Kā? Jērmaks, jēra. Ok. Kā tev ir pilnais vārds? Pilnais vārds Denis. Kā saka government name, jā? Jā. Tā kā ir My tie... slave name. Ir tie video, kur taisa, kur tās lesbietes, viņām ir tie savi stud names. Un tad tur ir visādi crazy masculine vārdi, bet viņām pašām tur ir Sanita vai kaut kas tāds. Jā. Jā. Pastāst varbūt, kā tu pārcēlies no Anglijas uz Latviju, kāpēc tāds lēmums? Tas likās tāds likumsakarīgs lēmums šobrīd, jo nenormāli daudz būtu jālido turp un atpakaļ. Un es pirms tam centos lidot uz šejieni, kad man ir bijusi tāda vajadzība, bet man vienkārši lidot vispār nepatīk. Es nevaru ciest. Man tas ir tāds viens no bailīgākajiem momentiem, kas man jāizdzīvo, ir 2,5 stundas. Un tad vienkārši izdevīgāk sanāca dzīvot šeit, jo man te būtu jālido šeit, turpat atpakaļ katru nedēļu, reizi nedēļā, un man tas vienkārši nē. Dārgi arī. Arī dārgi, jā. Principā, ja visu saplāno, tas nav tik dārgi, tur sapērts biļetes iepriekš vai ko. Bet vienkārši tas, ka tur būtu jālido turpat atpakaļ, man statistiski liekas, ka man uzreiz lielāka iespēja kaut kad nokrist un nomirt. Jā, ok. Bet tev tā viena dziesma, kā viņa sauca? Lidmašīna. Nē. Lidojam tik augstu. Nē, tā drils, tas urbis vai kā viņa sauc? Jā. Aha. Tāpēc tā dziesma bija ar to vīrieti, kuram bija britu akcents. Vai tā nav tā dziesma? Jā, man vairākas Tāpēc, ka tu dziesmas. dzīvo Anglijā, dzīvoji. Jā, dzīvo, jā. Mājas joprojām mums tur ir arī mājas, vienkārši tas, ka tagad ilgāk laikā es uzturos Latvijā, bet tāpēc, ka šobrīd ir tāds periods, kad aktīvi strādājam, nekad neko nevar zināt, bet jā, mājas joprojām ir tur, un čaļi ar britu akcentiem ir bijuši manās dziesmās tieši tā tie iemesli dēļ, jā. Ir vairāki bijuši tādi. Bet tu kādu laiku biji pazudis, ne pazudis, bet tu dzīvoji ārzemēs, tu izdevi dziesmas, bet tu nekoncertēji Latvijā, un tad vienā brīdī tu izdomāji, let's go, jā, maucam. Bija tā, kad es laikam, bija, nezinu, jātiek pašam galā ar kaut kādiem saviem tur posmiem dzīves, un tad mazāk ar muzeju nodarbojos, kad aizbraucu uz Lielbritāniju, bija jāizdzīvo viss kaut kas cits, nevajadzīgs. Tad kaut kādā brīdī, es nezinu, laikam, kad man piedzima pirmais dēls, tad man kaut kā mainījās domāšana un sapratu, kad ir jāstrādā nopietnāk pie muzeja. Jo tāds plāns bija pašā sākumā. Vienkārši es par to biju aizmirsis uz kādu brīdi, un tad atcerējos, kas ir misija, un tad viss notika. Sāka notikt pamazām. Tas prasīja gan līdz šim brīdim, no tā laika, kad aktīvi sāku taisīt muzeju, un atkal pagājuši kaut kādi 7 gadi. Tā kā 7 gadi pacietīga darba ir novedis, kad es esmu Sexy Style podkāstā. Wow, pīks, karjeras pīks. Cik tev ir gadi? Uzreiz šitā te vērsim pie ragiem. Jā. Ir pietiekami daudz. Ok, bet tad cik ilgi laiku tu nodarbojies ar mūzikas taisīšanu? Vispār es pirmo reizi sāku rakstīt, laikam, 20 gadi atpakaļ, kad man bija kaut kādi, 17, 18 gadi, laikam. Ko? Jā, kad man bija, laikam, 17, es pirmo reizi sāku rakstīt. Un tas ir 20 gadus atpakaļ? Jā, kaut kur tā varētu būt. Wow, vispār neizskatās, ka tev tik daudz gadu. Saglabājas. Mummified. Mumificējies no alkohola. Tā kā šis te, kas tur Stalins, jā, joprojām ir, bet arī mumificējies no alkohola.
Nopietni, es dzeršu daudz, tad es palikšu tā kā jauna. Kā āda saglabājoties ir ļoti jauna. Jā? Nē, muļķības. Neticiet, tā ir tikai propaganda. Tev būtu jāizvēlās starp diviem reperiem, Ozols vai Denis. Tāds ir, Kas ir Denis? Denis Stepānovs. Ai, man, jāizvēlas Tie starp ir diviem divi reperiem. salīdzinām cilvēki? Nē, tie ir divi ļoti tuvi cilvēki sudrabam. Tad es izvēlos dzert. Es neizvēlos, es izvēlos dzert. Tāda opcija nebija, bet labi. Tā kā interesanti, jā. Bet kā tev aizsākās par Denisu? Jo iepriekš, cik es zinu, tev dziesmas ar Denisu nebija. Tu atlidoji, tu viņu satiki, tu saprati, ka jums ir vienādas vērtības, un tad jūs sākāt rakstīt dziesmas. Mums tur bija, ar Denisu stāsts ir tāds, kad mums tur radās neliels konflikts. Mūsu biedru dēļ un tur cilvēku dēļ, kurus mēs pazinām. Mums vienam bija jāiestājas par vienu pusi, otram bija jāiestājas par otru pusi, un līdz ar to mums radās tas nelielais konflikts. Mēs satikāmies, ātri tur izrunājāmies pa pacānski, zini, kā vīriem pienākas pie kaut kādā tur, pievāterē. Tur vecrīgā, jā, izrunājāmies, kā čaļiem pienāks, paspiedām viens otram rokas un viss. Un tad Dīman uzrakstīja, viņam bija idejas tur uztaisīt pāris dziesmas, viņš pie albuma savu strādāja. Un tad kaut kā nonācām beigās. Vārds pa vārdam, soli pa solim nonācām līdz dziesmai, lidojam tik augstu, uzfilmējām video un viss aizgāja. Tas bija tāds baigīs tāds jauns vilnīts, ko mēs uztaisījām ar Dīvu, un tad es nezinu, sanāca man Dīva, es nezinu, vai kaut kā man sanāca ieņemt Denisam tādu tā kā mentora lomu, un es viņam teicu, jo albums ir izdots, tas viss chill, bet nenozīmē, ka mums tagad jāsēž būs uz lauriem, turpinam strādāt, un tad es palīdzēju Dīvu izdot nākamo dziesmu, kas bija Underdogs, un tagad pēdējo albumu, ko viņš izdeva, arī es viņam palīdzēju viņu uzbūvēt. Un rezultāts ir redzams šobrīd. Mums ir numur 1 top 50 latviešu Spotify dziesma. Mēs esam apsteiguši visus Džinu, esam apsteiguši Gāčo, Donu. Mēs esam pirmajā vietā tagad, un tas ir tas rezultāts mūsu. Bet kas ir tava panākuma atslēga? Jo, cik es zinu, tu nereklamē dziesmas, tu vienkārši tā kā paņem, izlaid, un tāds viņš aiziet freeflowā, un viss tā kā tu izlaid to dziesmu kosmosā, un es skatos, tie skaitļi vienkārši būvējās, un tev Spotifyā, ja es nemaldos, ko 40 vai 50 tūkstoši monthly listeneri. Vairāk mazliet, bet jā, es nezinu, kas ir panākuma atslēga, vienkārši jātaisa krūtas dziesmas, Jābūt pacietīgam. Es domāju, ka Latvijā mums tādā kā Latvija valstī tik mazā vai lielā mums baigais promo nav vajadzīgs. Tur ir, ja tu taisīsi labu produktu, ja tev būs ko cilvēkiem piedāvāt, agri vai vēl, cilvēki par to uzzinās. Tas tā kā ciemā, līdz kaimiņam tas nonāks, ka tur viss notiek. Vienkārši tam bija vajadzīgs laiks. Teiksim, es nekad, tā kā tu teici, es nekad neesmu bijis tur mēdījos, nekad neesmu baigi tur uz podkastiem, gājis tur uz rādio vai intervijām. Tas vienkārši notika viss savā ceļā. Un bija vajadzīgi kaut kādi 6-7 gadi, kā es teicu pirms tam. 6-7 gadi pacietīga darba. Te mēs esam. Bet tā kā ar to var nopelnīt labi naudu? Var nopelnīt labu naudu, jā, dzīvot var. Ne visi to var izdarīt, bet tie, kuriem ir galva uz pleciem, es domāju, ka var nopelnīt ļoti labu naudu. Bet sanāk vairāk nopelnīt no kaut kādiem koncertiem? Tu vispār uzstājies koncertos? Es uzstājos, jā. Šovasar bija ļoti aktīva vasara, tāda pirmā vasara, kad es uzņēmos piedalīties koncertos, un bija daudz arī aicinājumu, un tā bija tāda pieblīvēta vasara. Kaut gan rudens, sākot no pagājušā rudens, līdz pat šim rudenim viss gads ir bijis ļoti aktīvs. Tā kā bija ļoti daudz iespējas, kur uzstāties, varēja vienkārši izvēlēties, kur tu gribi, kur ne, un tur patstāvīgi monetizēt to no koncertiem. Ļoti naudiņa tur nāk pietiekami. Dzīvot var, plus forši. Vēl. Tas ir forši. Bet, cik es... Spotify maksā vai kas? Gan Spotify, jā, tur paralēli notiek monetizēšana no tā kā vairākiem resursiem tur
Tur ir Spotify, piemēram, tas nav tikai Spotify, tur ir iekļauts, piemēram, Apple Music, tur visas iespējamās streamošanas platformas, YouTube, visi apkopo, visas tās streamošanas platformas apkopoti tev sūta naudu katru mēnesi, tur vairākas reizes mēnesī, piemēram, un tā ir tāda, ļoti tāda pateicīga monetizēšanas iespēja, kas tā kā stabila, neko nedarot, bet tas ir ļoti stabils un labs ienākums. Nē, es uzskatu, ka darot, tu jau darot, jā, bet viss ir izdarīts tagad, lai varētu monetizēt. Tagad tas varētu, es principā arī neesmu, laikam, kādu laiciņu izlaicis neko jaunu, bet tas neko netraucē tam monetizācijai. Un koncerti, protams, ir tas, koncerti ir, laikam, vēl pa virsu dubultā visai tā monetizācijai, kas tev ienesto. Tā ir tāda kārtīga nauda. Tur ir jau jādomā, ko darīt ar to naudiņu tur un gudri reinvestēt. Jā, tieši tā, jo viegli pazaudēties. Man bija sākumā ļoti, kad es sāku redzēt tādus labus ienākumus no tā visa, tā kā man bija jāiemācās kā apieties ar naudu. Sākumā viņa lidoja vienkārši, viņa izgaisa un tad liekas ļoti daudz izgaisa naudas, bet tā kā jēgas nebija nekādas. Kā ir ar radio? Jo es zinu, ka tavas dziesmas bieži radio neizskan, jo viņas nav diezgan radio-friendly. Un varbūt tā ir tava panākuma atslēga, kad tu caur savu dziesmu izpaudies, dažkārt tu nolamājies, kas radio īsti nepatīk, bet taviem faniem tieši patīk, kur vajag tieši to labvārdu tajā zilbē beigās. Iespējams, jā, iespējams. Ir bijušas arī pāris radio dziesmas pirms tam. Bet nekā tā neesmu koncentrējies uz radio. Es vispār kaut kā vienmēr esmu jūties, kad, nezinu, es esmu kaut kāds tāds, tā kā melnā ave visā šajā Latvijas industrijā, un kaut kā vienmēr man licies, ka man jāiet pret straumi. Tur bez visiem šitiem bez tur radio un bez visa tā. Bet kaut kā, tas nav traucējis īsti. Baigi uz to koncentrāciju nekad nav likt. Kas tev bija pirmā dziesma, kas tā kā riktīgi aizgāja? Es nezinu, man liekas, balss. Es izdevu balss dziesmā ar nosaukumu Balsi. Man tur video Melnsbalts bija tāds nofilmēts pa pāris 100 poundu. Atceros, tur Anģelo savu dēlu tikko ielika arī idejā. Viņam bija kaut kāds gadiņš, pusotrs laikam. Tas bija tāds pirmais, laikam, man nopietnais darbs, kad es atzīmējos un sapratu, ka tas būs kaut kur līdz kaut kam tas novedīs. Man Gāčo uzrakstīja uzreiz pēc tam, tur vēl daudz cilvēku rakstīja kad what the hell, man, ķipā, no kurienes tu parādījies, kā tā var uzrakstīt un tā tālāk. Un tad no tā brīža kaut kā arī aizgāja, tas pamazām sāku būvēt un būvēt tā kā lielāku platformu. Ja tu gribētu izveidot kolaborāciju ar jebkuru reperi, pašmāju mūziķi, bet pašmāju, kurš tas varētu būt izņemot Ozolu? Es nezinu, man liekas, zini kā ar visiem, kuriem es tā kā... Tāpēc, kā ar Ozolu viņi izdeva dubultslazdu, manuprāt, viens no tādiem... Izņemot tiem, kuriem es esmu jau sadarbojies pa lielam, es domāju, ka tādu nav īsti. Varbūt kaut kas tāds, nezinu, no klasiskās scēnas, varbūt, kā jau es esmu minējis kaut kur citur, kad ar Olgu Rajecku varētu uztaisīt dziesmu, zini, vienkārši tāpēc, ka tas būtu fun. Tas būtu tā kā Futures ar to šēru. Ar Raimondu Paulu es nezinu, jo Raimis tur par mums izteicās tā baigi spīdoši. Mūs par epistiem sauca kaut kādiem tur, mēs neko nesajēdzot. Par ko? Viņam bija tur Raimim, bet Raimi mēs tāpat tevi mīlam, Mečuk, viss kārtībā, zinu. Kādu, es domāju, klavieru spēli kā bītu uztaisīt, tas būtu unikāli. Būtu unikāli droši vien atkal atzīmēties kultūrai latviešu tieši, bet produkta kvalitāte un cik liels bangers tas būs, es domāju, no tā var arī bez tā iztikt un uztaisīt baikrūtu bangeri. Varētu vienkārši iesamplot kaut kur pārrediģēt. Redzi, kas ir, mēs jau labprāt, bet Raimis iesūdzēs tiesā mūs. Jā, tas gan. Bet man liekas, ka varētu sanākt forši ar kādu, kas ir tā kā, kas galīgi nav tavā žanrā. Tā kā apvienojot, man liekas, tagad mūsdienās ļoti bieži tā kā tās ir tās dziesmas, kuras aiziet. Jo cilvēkiem liekas tāda interesanta pieeja. Man liekas, uz tieši to virzienu diezgan arī Ozols ir aizgājis. Viņš daudz eksperimentē. Viņš vispār taisa tur Detlefu, tagad bija dziesma, tad ar kaut kādiem interesantiem, man pat nezināmiem mūziķiem, bet viņam ir tās popsīgie repi, kā mēs sakām. Jā, bet tas strādāja. Vai kaut ko, es domāju, lai būtu interesants, kaut kā appealing publikai, tad varbūt ir kaut kā jāmāk grozīties. Kāpēc tu taisīji latviski, ja tu dzīvoji Anglijā?
Tāpēc, ka tā ir mana sirds valoda. Es domāju latviski, tā ir mana galvenā sirds valoda. Bet kā jūs saka, ja taisa gan kontentu, tur influenceri angliski, gan dziedātāji angliski, tad lielāka iespēja kaut ko. Blieži, lai dara, lai ir laukums atvērts visiem, katrs māk, lai var izpausties kā grib. Es gribu izpausties latviešu valodā tieši tas man ir tuvāk. Man ir vieglāk izpausties droši vien latviešu valodā. Es varu vairāk izklāstīt sevi nekā, piemēram, angļu valodā. Bet tie, kas darbojas angliski runā, malači, neaizmirstiet tikai latviešu valodu, bet bliežiet. Jā. Man besērā, kad cilvēki, kas runā angliski, kad viņi strīdās ar tevi, un tad tu tā kā esi tik uzvilkts, un tas cilvēks jau tevi reģbēja to, un tas sāc angliski galvā domāt, un tu nevar vairs neko pateikt. Tas ir tā kā briesmīgākais, kas var būt. No tā izmisuma liekas, ka ja tu sāc pats sev likt tos blokus kaut kādus, es tur nevarēšu izpausties kārtīgi, kā nākas, tur zini, un man dažreiz tā ar sievu ir, ka mēs ar sievu strīdamies, viņa man angliski kaut ko tur topīja, un tad man vienkārši, es nezinu, viņai kaut kas jāuzdirš latviešu valodā, jāpasaka, aiztais smuti tur un viss. Viņa nav latvieta. Viņa nav, nē. Okay. Jo man tā arī ir ļoti bieži ar jokiem. Ja cilvēku runā angliski, saka, ka es neesmu smieklīga, es saku, tu vienkārši neizdzirdēsi man potenciāli latviešu valodā. Jo, ko? Dažreiz tu nevari tā pateikt, kādu latviešu pateikt. Šito galvenais tur tā uzliek. Bet, jā. Kā tu nonāci līdz dubultslazdam? Kā tas tapa? Mēs ar Ozi laikam, kā es uzdomāju, es strādāju pie EP, sava tāda mini albuma OG Kush 3, un tad uzaicināju Ozi uz vienu dziesmu, kas ir 1-2-1-2 dziesma, un tad mēs uztaisījām ar Ozi to dziesmu, un es domāju, es neatceros, kā tas bija. Pirms koncerta, man liela koncerta, kas notika spēlēt koncertzālē, laikam, uzrakstīju Ozim, davai uztaisim kaut kādu mini albumu. Bet tādu bumbapu skanējumā, tādu tā kā vecā skola, un es domāju, ko labāk uztaisīt, tā kā pievērst uzmanību, cilvēku uzmanību, ja es to darīšu ar Ozolu, man tas tā kā, būs vairāk zinās par to, un redzēs tieši to formu, kādā, piemēram, es gribēju to projektu izdot, kārtīgu old school bumbapu. Ņemot vērā visu to mūzikas stilus un viss, kas tagad ir topos, un tā man gribējās atgriezties mazliet viņa atpakaļ pie vecās skolas, un tāpēc uzaicināju Ozi tieši uz šo projektu. Un Ozi uzreiz piekrita. Bet kāpēc, kāpēc Ozols tieši? Kāpēc ne Gustavo, piemēram? Šis ir kaut kāds podcasts par Ozolu. Nē, viss kārtībā, tāpēc, ka Ozols reāli potenciāli manā skatījumā bija vienīgais repaks, ar kuru būtu vērts izdot tādu albumu, jo visi pārējie repaki, es nezinu, vai viņi aizgājuši kaut kādu citu ceļu, vai viņiem tā prizma savādāka liekas. Un es zināju, ka Ozols ir tas OGs, ar kuru tieši par to var runāt, un es zināju, ka viņš sapratīs. Un mēs arī nolēmām beigās. Es piedāvāju viņam taisīt EP, Ozis saka, nē, davai taisam albumu. Un tas formāts, kādu izdomājām taisīt, mēs pie tāda arī noturējāmies. Pilnīgs undergrounds, nekas mainstreams, tur nav pa lielam neviena mainstream treka, neviena radio dziesma tur nav iekšā. Un es zināju, ka Ozis ir tas cilvēks, ar kuru to darīt, jo viņš ir tāds true mūzikas, tāds OGs un entuziasts, kas mums tāds lielākais, kas Latvijā ir. Un mammas brālis bija viņa mūzikas video klipā. Kurā? Tajā... Elīze, kurā? No visiem. Es zinu to melodiju, bet labi, es nezinu tos vārdus. Kāda melodija tā ir? Pagaidu, tagad tā ļoti tāds... Tā kaut kas pa pasauli, man liekas. Pasaulīt? Nē. Ar Žoržu Siksnu un Veriku Biku? Nē, viņi brauca tur mašīnā. Labi. Man liekas, ka Ozols tur bija taksists. Tā ir ļoti veca dziesma. Tā ir James Brown samplots. Jā. Visdērās kastās, ādas kastās. Es zinu to dziesmu. Boks vai cīņa? Nē, tā nav tā. James Brown, this is the man's world. Es sapratu, jā. Tā ir laba dziesma. Un tev mamma tur pasēdēja taksī, ja? Nē, mammas brālis. Mammas brālis, ok. Viņš brauca tur no bērēm, cik saprotu. Jā, ar neļķēm. Oh my God. Bet es nezinu, vai šis ir pareizi, vai es esmu tā ir
tā kā patiesa informācija. Vienkārši dažreiz pasēž TikTokā, vai ne? Un es tur redzēju kaut ko par kaut kādiem fightiem, jūs arī fightojaties. TikTokā? Nu jā, kaut ko es nezinu, man nav ne jāsmas, kas notiek TikTokā, jo es pats tur neesmu. Nē, tā kā es redzēju, ka kaut kāda cīņa bija, ne? Tu domā, vai viņš kaujā? Jā. Bija, jā, man bija cīņa. Jā. Es vienkārši domāju, vai tas ir tā kā pa īstam, tas notikās, vai tas bija kaut kas. Vai bija tāda lieta, jā, bija cīņa man īsta. Kā līdz kaut tādam var nonākt? Līdz cīņai? Kā es nonācu? Es nezinu, kā nonāku, bet es pastāstīšu, kā es nonācu. Es nonācu tikai pateicoties tam, ka es taisu muzonu normāli. Un tad kāds teica, ka viņš tu izrabīs? Nē, tad es izsaucu pats Zuti, Kristofu Zuti uz cīņu. Un uzreiz pa taisno profesionālajā MMA co-main events. Jā, bija ļoti labi. Bet viss pateicoties tikai mūzikai, ko es daru. Okay. Bet tā bija laba pieredze, tavuprāt? Ļoti laba pieredze. Tu zaudēji? Jā, likumsakarīgi. Bet tas normāli. Bet es nekad mūžā nemainītu savu pieredzi. Es izietu tam vēlreiz cauri, jo tas bija vispār sīkums. Salīdzinoši ar ko dzīvē nācies saskarties. Tas prikols bija sīkums. Patiesībā tas bija tāds patīkams piedzīvums. Nē, es pats izaicināju viņu uz cīņu. Viņu vajag bišķīt. Bet viņam arī būs kaut kad drīz cīņa ar kaut kāds sauc Man liekas, ka viņam vienāds uzvārds ar Ģirti ir Rozentāls. Jā. Kas ir Ģirts? Ģirts ir Rozentāls. Ir Rozols. Viņam, Zutim būs cīņa 10. janvārī. Ar to Franciju? Jā, Franciju. Ar Zutim būs cīņa ar Franciju Rozentālu 10. janvārī Bazara 03 events arēnā. Xiaomi arēnā 10. janvārī būs labākais fight shows Latvijas vēsturē. Tas period, labākā fight show Latvijā nav bijis. Ir bijuši daudzi, ir tur KOK bijuši, ir visādi fight kādi bijuši, bet tā kā Bazara 03 tas ir fakts. Lielākais fight shows līdz šim vispār Latvijas pastāvēšanas vēsturē. Es gribu ļoti. Mūs uzaicinās arī. Es domāju, ka var sarunāt visu. Jā. Kāpēc ne? Mēs varam iedot prezervatīvu. Ja nāksiet dalīt prežus eventā, tad nāciet obligāti. Ļoti labi. Bet jā, interesanti. Ko tu tik esi darījis? Dziedājis, kāvies. Tagad tu piedalies Lucky Punch, jā? Tā sauc šo grupējumu, es tā varētu teikt. Grupējums. Tur ir gangbangs. Tur ir vienkārši daudz cilvēku. Zinu, ka tu esmu kaut ko atsgalam redzējis. Tur ir arī tie paši cīkstoņi, mūziķi, influenceri. Jā, mums ir daudz ambasadoru komandā, ļoti daudz tādu cilvēku, kas arī paralēli mūsu draugi. Un Lucky Punch ar viņiem aktīvi sadarbojas. Kā arī mēs esam komanda izveidojusies speciāli, lai audzētu un lai reklamētu brendu. Mums ir tāpēc savs YouTube kanāls, arī visi parakstās Lucky Punch TV. Bet ļoti baigi veiksmīgi aizgāja tas Lucky Punch. Tā izskatās. Tā izskatās, ka labs tāds atspēriens sākums un pagaidām visi iet labi. Jo cilvēki arī nav tā, ka tikai pārsvarā, mēs redzam reklāmas TikTokā un tā tālāk. Bet esmu arī redzējis, kā cilvēki veikalā vienkārši iet un nopērk. Es to redzu visu laiku gandrīz. Es nesen biju laundretē, mazgāju drēbes un iegāju veikalā. Tur, paņemt, padzerties arī tur suliņu vai ko, un divi jauni čaļi runāja krieviski, bet abiem diviem Lucky Punch rokās, un es viņiem jau saku, good choice, man. Tā kā, to var redzēt, tas ne tikai skaitļos sociālos tīklos, bet vienkārši, Bet kas tur notikās? Redzēju kaut kādu kadru bestumu vai kaut kur, kaut kādu tur ar dzērieniem kaut kas notikās ar tiem gadu atļaujām? Mums jau tur gar to nekāda gada pretenzijām, tur tā nav ne mūsu vaina, nekas vienkārši vecāks, varbūt kāds, bija sašķis par to, kad regulācijas atļauj tirgot šo dzērienu, piemēram, šo dzelteno tieši arī bērniem, jo viņā tur nav taurīns, viņā nav nekas, kas enerģijas dzērienā pa lielam ir iekļauts. Tikai tas, kad viņā ir kofīns. Kofīna tur, tā kā espresso, tā kā vienkārši espresso buņģiņa, nav cukura iekšā un tur aminoskābes priekš muskuļiem. Un regulācijas nosaka to, ka viņu var atļaut bērniem zem 18 gadu. Un tas arī viss. Un nezinu, kāds vecāks laikam bija sašutis nesaprašanā vai pārpratumu dēļ. Es domāju, ka tas ir enerģijas dzēriens vai ko un uztaisīja
ekstra reklāmu un Lucky Punch. Tā kā paldies, šādauts TV3 un visiem pārējiem. Jā, mēs arī esam tā mamma teica, ka viņš nevarēja tur gulēt visu nakti. Es domāju, ka tā arī varētu būt. Ja bērns sadzerās kafiju pirms iet gulēt, arī laikam tad nevarēs gulēt. Bet, tāpēc arī tas atkarīgs no vecākiem. Vecāki izglītojiet paši savus bērnus, sakiet, ka tur ir kofīns viņiem un neļaujiet viņiem. Exactly. Tas tāpat kā teikt, ka internetā posto visādas neforšas lietas un ka tie cilvēki ir vainīgi. Kaut gan tu savam bērnam nopērc fucking 20. iPhone, kad viņam ir reāli 11 gadi. Tā kā, come on. Tieši tā, tieši tā ir laba doma. Ja tavs bērns uzzināja par Lucky Punch kaut kur, droši vien viņš to uzzināja no telefona. Sēžot tur 8 stundas dienā. Tā kā, Mums arī gadījās ar Bestabūtu. Mamma nesaprašana bija, sižetu uztaisīja no tā, ka viņi nesaprot, ko rāda vidas reklāmā. Un teica, nespēja izskaidrot, ko viņa redz šajā reklāmā bērnam. Es neteiktu, ka nosūdzēju, vienkārši uzrakstīju Bestabūs uztaisīja sižetu. Un arī uztaisīja foršu reklāmu. Jā, tā kā šārauts Bestabū TV3. Paldies liels. Varam vēl kādu sižetu uztaisīt, varbūt. Tagad var tādu apvienoto, kad Lucky Punch ir seksīs tēlā, un tur viss ir slikti. jā, tur izvērtības pilnās pārājies. Sadzārušies tur tas savs enerģiskos. Un tik laiž visu nakti. Ideāla kombinācija, es domāju. Svieklīgi tas būtu, jā. Tu esi attiecībās, ne? Jā. Tu biji tas cilvēks, kuru video arī bija, kur tu propozoji? Laikam es biju tas cilvēks, jā. Pirmais cilvēks Latvijā, pirmais mākslinieks Latvijā. tā laikam, uz skatuves, es domāju, ka pirmais. That's what's up. Es saku, es tā kā Soulja Boys. Man ļoti patīk. Es tā kā Soulja Boys. I'm the first rapper. Proposing my girl on the stage, man, in the front of 10,000 people. Bang. Ok. Un, kas tev ir labs seks? Labs seks? Jā. Labs seks ir, man liekas, tad, kad, es nezinu, tas viss pēc sajūtām, ka tu esi iekšā tajā actionā, ka tu jūties brīvs un vari izpausties bez tur kaut kādiem aizspriedumiem vai vēl kaut kā. Un galvenais tā sajūtai jābūt, tā sajūtai, ka tas ir tas pareizais moments, pareizā vieta un pareizais cilvēks. Kā ir seks, kad ir bērni, mazi bērni? Reāli. Seks ir tāds, ka viņš var jebkurā brīdī spontāni notikt, jebkurā laikā, jebkurā vietā. Jebkurā diennakts laikā, jebkurā vietā mums notiek seks, jo tas ir, es nezinu. Vismaz manās attiecībās, manā ģimenē ir tā, ka tu jūties tā, viss tev ir tāds moments, uzliesmojums, go get it, un visu. Un man sieva, paldies Dievam, arī ļoti, nezinu, viņai arī ar mani. Sex drive? Jā, viņai ir tieši tas pats sex drives, un viņa saka, ka vispār manā sieva, viņa paveicies, viņa ar mani saka, ka gatava jebkur mēģināt, Tā kā viss ir, bumba ir manā pusē, un es tur izpaužos. Tas ir forši. Es vienkārši domāju, no tad laika aspekta, jo vienmēr cilvēks sūdzās, ka viņiem bērni, viņiem bieži nav seks, bet gaida, kad aiziet cilvēki, ka bērni aiziet gulēt, un tad tikai... Večukiņi, kad bērni iet gulēt, mēs arī ejam gulēt. Trust me, es uz vakarā es neatceros, kad man pēdējo reizi būtu bijis seks ar sievu vakarā, kad ejam gultā, un tad vienkārši guļam, mums ir seks. Es godu vārds neatceros, ka tā ir bijis. Mums seks vienmēr ir randomā uz dīvāna, kamēr vecākais dēls vai jaunākais guļ un vecākais ir dušā. Mums ar sievu uz dīvāna ir seks. Apmēram tā. Jums ir 2 dēli vai? Man ir viens vecākais dēls no citas sievietes, bet viņš dzīvo ar mani. Un jaunākais dēls ar tagadējo sievu. Forši. Jā. Tas ir forši. Jā. Tā kā es domāju, tie vecāki, kas saka, kad būs bērni, tad redzēsiet, kā jums būs seks muļķības. Tad tas tur kaut kas nav savienojumā pareizi. Jo man tāda problēma nav bijis, un es domāju, arī nebūs tuvākajā laikā. Jums ir kaut kādas seksa mantiņas mājās? Kinky stuff, ķipa? Nē, sākumā es atceros, kad, es nezinu, mums tur bija kaut kāda prikla, mēs mēģinājām kaut kādus tur šitos te... es neatceros tur kaut kāds prikoliņas, mantiņas, ko tur sievai manē tur izmantot vai ko, bet mēs nekad tā baigi neesam aizraušies ar neko tādu. Mums kaut kā, es nezinu, ir sanācis iztikt bez, bet nekas tāds konkrēti.
Jā. It's boring. Jo tu esi arī domāju, kā tas ir tad, kad ir bērni ar mantiņām. Jo, piemēram, tā visa kasta, kas man mājās, nezinu, kurš to liktu. Dod spēlēties. Mums nekas tāds, mums baigi nekā nav bijis tāda, nezinu, ir lubrikanti mājās, ik pa laikam parādās, bet nekas vairāk tā pagaidām. Varbūt vēl kaut kad drīz jāsāk eksplorot. Kā tu vispār attiecies uz mantām, seksu lietām? Es uzskatu, ka cilvēkiem... Es domāju, ka tas ir atkarīgs no katra paša. Man liekas, mantiņas, ja viņas palīdz izkrāšņot to seksa pieredzi, to piedzīvojumu, tad kāpēc ne? Es pastiprinātu orgasmu, pastiprinātu sajūtas. Es domāju, tikai par. Tai visi, es domāju, seks jau vispār tās viņam jābūt brīvam. Tad, kā, tur, es nezinu, es esmu ok, bet visu šo kinky stuff un viss tas prikals, I'm fine with that, Es domāju, ka attiecīgi arī ir no, teiksim, garstāvokļa un no situācijas. Dažreiz arī varbūt gribas vairāk kaut kāda kinky stuff, tad, kad tu esi, piemēram, kā bija tas vārds, stimulēts. Vairāk kā parasti ikdienā, tevi kaut kāda stimulanta tevi iekšā ir, un tad tev gribas izpausties mazliet, teiksim, ugunīgāk kaut kā. Tad es domāju, tas ir tikai, man liekas, ka tādas lietas palīdz uzturēt attiecības interesants un noturēt to dzirstuli attiecībās starp cilvēkiem, Jā, es piekrītu. Bet, cik mums ir bijuši podkāstā reperi, gan Steps, gan Prusaks, jūs laikam esat visi tādi ļoti atklāti un ļoti par mantām un eksplorošanu un mākslu un tam līdzīgi. Es dzirdēju viņu dziesmas? Kā? Prusaka un Stepa? Visiem. Visiem. Kāpēc ir šis prikals, ka baigi gribēs rakstīt par seksu un cik forši ir izmantot sievietes un tā tālāk? Rakstīs par seksu vispār? Es nezinu, bet vienkārši. Pif un pau, šmeks uz acis, šmeks uz aus. Nezinu, tā attieksme. Droši vien tā ir vienkārši attieksme, kas tevī dzīvo un viņi kaut kā nāk ārā tā pa laikam. Jā, tā dziesma man uzreiz ienāk, ja par seksu tā ir pirmā. Tā kā, man liekas, visiem reperiem ir vienkārši fuck bitches get money. Tā attieksmīta tāda foršā. Varbūt tāpēc nezinu, varbūt vīrietim sievietes ir kā trofejas, tas ir tā kā tev standiņ tāds prikols uz čaļiem. Man tur, es nezinu, tas ir tas status, veča status ielās laikam. Laikam, jā. Jo Prusakam bija tava meita man kaut ko dara uz dīvānu. Stepam ir arī daudz, kas tam līdzīgs bijis. Tas ir tāds cits prikols. Bet tur var arī tā izpausties, man liekas. Jā, bet man liekas arī, tā kā... Tu jau vari, tev pārsvarā, ja tu esi mūziķis, vismaz es tā darītu. Es rakstītu dziesmas, ko tā kā cilvēki klausīsies, un pārsvarā cilvēkiem patīk klausīties tādas dziesmas, kur tu viņiem liec justies tā kā empowered, zini? Ja es tagad sievietei rakstītu par to, ka tā kā, hei, drāžam visas, ko redzam, es domāju, ka ļoti daudz klausīties. Jā. Bet Pif un Pau, man liekas, ir ļoti daudz klausījumu. Jā, es arī klausījos. Es domāju, ka tā ir... Es domāju, ka tu esi daudz viņa dziesmas klausījusies tikai... Ir arī savādāks, ir arī par mīlestību dziesmas. Mīlestība ir arī par mīlestību, jā. Pastāv vai ne? Mīlestība pastāv vai mīlestība kādai mīlestība pastāvēja, piemēram, man ir viena no pēdējām ļoti, man liekas, viena no manā paša tādām gandrīz mīļākajām mīlestības dziesmām ir Pateicīgs. Ir tā dziesma Pateicīgs. Es esmu dzirdējis, Pateicīgs. Ja tie, kas nav dzirdējuši, paskatās Sudrabu sīts Pateicīgs. Un tad ierakstam komentārā, kā patīk. Cik mīļa tā dziesma jums liekas? Bet tev ir sociālajie tīkli? Man Instagrams tikai, jā. Un tev ir bijis tā, ka tev, piemēram, fani tur kaut ko raksta? Jā, gadās. Tā kā kaut ko seksuālu? Viss kaut kā ir bijis, jā, viss kaut kā gadās. Wow. Cik bieži tev sūta kā fotosievieti? Droši vien, ka katru dienu, bet tu to iemācies vienkārši tā kā tam vairs nepievērst uzmanību. Tu vairs tur sākumā, kad visi, man liekas, mēs sākam kaut ko darīt, un mums kaut kāda uzmanība nāk, mēs tur paskatāmies, iemetam aci, bet pēdējā laikā tas ir tāds, nekas jauns, tā kā, nezinu, neko jaunu neieraudzīs vairāk. Kā tavs sievi jūtās, piemēram, par končiem, ka tur tās meitenes bļauj un grib to roku un bučo tevi, ka tev satiek un vēl viss kārtībā, es domāju. Viss chill, viņa tā kā ir, viņa jau ir tā kā bijusi šajā miksā kādu laiku, tā kā viņa redz, kā lietas notiek un viņa nav, tur
pieaudzis cilvēks, viņa saprot, kā lietas notiek, un tā kā viss kārtībā. Galvenais, lai es esmu mājās beigās, un laikam, un vēl tas uzmanību pēc koncerta arī savai sievai kaut kādu, un tad viss kārtībā. Ja es visu izdaru pareizi, man nekad ne par ko nav jāuztraucās. Tur jau tā lieta, no tā kā man vispār ir baigi paveicies. Ja es izdaru visu pareizi, man viss ir čili. Ja es kaut ko ne tā, tad es arī jūtu to savu sādas. Jā. Kas tavuprāt priekš tevis ir tāda veselīga seksualitāte? Veselīga seksualitāte? Es domāju, ka attiecībās, ja cilvēki ir attiecībās, galvenais, lai abu divu vēlmes tiek piepildītas, lai nav tā, ka kāda vēlmes tiek ignorētas, un tas ir pats galvenais. Un ja abi divi saprot viens otru un piepild viens otru vēlmes, un tad viss kārtībā. Veselīgs regulārs seks, es domāju, tas nāk tikai par labu attiecībām. Jā. Absolūti. Man liekas, ka Man liekas, ka cilvēki ir izdomājuši, ka veselīga seksualitāte ir tas, ja tu katru dienu ar savu partneri nodarbojies ar seksu. Nē, tas ir baigi labi. Bet man liekas, tas ir pilnībā normāli, ka tev ir tās dažas reizes, bet tas seks ir tāds, kā jums tiešām abiem diviem ir patīkam, kā jūs reāli izbaudat. Nevis tikai tāpēc, es tagad nodarbošos seksu tikai tāpēc, lai es varu pateikt, ka man vakar bija. Jā, jo seks jau ir, manuprāt, par baudu. Un, ja tu nespēji izbaudīt, bet tu to dari vienkārši fiziski, lai beigtu, vai vienkārši to izdarīt ķeksīšu pēc, tad ir tāds, principā, ja tu baigi notrulini savu prātu beigās, un tev vispār neko negribās. Man liekas, pazūd vispār. Pēc trakākais, man liekas, ir dabūt to sajūtu, ka tev ir vienalga par seksu. Tā kā ar savu partneri. Ka tev ir tāds, man tas ir jādara, jo tas ir jādara. Es nezinu, kāds ir vīriešiem, bet man ir bijuši tādas reizes, ka tu esi ar partneri un kad, tev negribās, un tu dari? Jā. Man liekas, mēs jau vienreiz par kaut ko tādu runājam, ka tas nav normāli. Auč! Tas nav labi, jā. Kur tu sevi esi kādā pozīcijā ielikusi? Tas jau bija sen, tā kā, jā. Bet es biju tāda jauna, un ka man pasaka, zini, tu esi tik garlaicīga, un man tāds pagaid. Neesmu garlaicīga. Bet, kā tu uzzināji pirms raidījuma, ka viņi tiekās ar ārzemniekiem pašā tikai? Melniem. Atkal man būs pilns ar komentāriem. Jau. Visu laiku tik tā kā vienkārši, kad ieliek kaut ko man kāds raksta, tā kā, meklēju jaunu melno, ar ko nodrasties. Jau Baltie čaļi visi sarosās un atsūta vienkārši ciparus. Cik garš cipars mums ir tur? Cik ir 15, 19, 25, 24 centimetri. Rakstam, visi Baltie sarosās un parāda mūsu zeltenē, kad arī pie mums ir ko pļaut. Let's go. Bet tas nav par... Ko? Tas nav pat par... Rakstam ciparus visi. Jā, bet sākot ar 15 mazāks, tad tas jau 15 jau skaitās, tas ir pats the lowest of the lowest, Man liekas, ka viņai vienkārši piesaista... Pēc fiziski, kā izskatās cilvēki. Jā. Krāsa. Eksotika mazliet kultūra prasās, jā. Arī savādāk. Šitie bālie, nenosauļotie ķermeņi bļāviens. Varbūt tas ir tieši tāpēc, ka es esmu tā kā, man ir tagad fake tan. Kur var redzēt, viņš tāds diezgan aktīvs. Bet es esmu šausmīgi bāla. Un zini, kā parasti saka, kad mums cilvēkos patīk tās nianses, kas mums nav. Tā kā man, piemēram, ļoti patīk skruļaini mati, bet man ir tā kā paši taisnākie mati pasaulē. Un tā kā, es domāju, varbūt tāpēc. Man nav ne jausmas. Bet, vēl vienkārši tev maz nav jādomā, kāpēc tā ir vai nav. Tev patīk, kas tev patīk. Tieši tā. Patīk eksotika. Everybody can get it. Viss man vairs nav standarta. Jā, tā ir. Tā ir mums. Kāds ir tev varbūt nākotnes plāni pēc gada, kā tu sev redzi? Kas ir tev ieplānots? Gads nav baigā nākotne. Gads, es domāju, ka ir diezgan... Ziniet, kā manā vecumā gads jau vispār nav nekas vairāk. Gads tā kā mēnesis viens. Es nezinu, pēc gada droši vien turpināsim darīt to, ko mēs darām, celt augšā biznesu un varbūt iesaistīties vēl kādos pāris projektos. Varbūt kāds biznesa projekts tiks īstenots jau. Turpināt taisīt muzonu, koncertēt un darīt lietas, laikam. Turpināt darīt lietas un kustēties, Jā. Vai tev kaut kad drīz būs albums pašam? Kaut gan jau kaut kad drīz būs, es domāju, varbūt līdz koncim, līdz dubultslāzdam mēs ar Rozi izlaidīsim vēl kādu singlu
un pēc tam, es nezinu, varbūt nākamgad ķeršos klāt kaut kam jaunam. Kaut tīri savam projektam kaut kādam. Kas tev parasti ir kaut kāda iedvesma? Pēdējā, tad nezinu, vienkārši tā apziņa, kad ir jādara lietas. Tā ja gaidīs iedvesmu, tad var dažreiz gaidīt gadu. Tev nav tā, ka tu tā kā, gan jau kādreiz varbūt tev tā ir bijis, bet tā kā tas nenotiek tā, ka tur sēdi. Labi, šis ir tā, kā, ko es pat iedomājos, kā mans notikt. Sēdi kaut kādā autobusā un līst lietas. Un tev tāds... Eminems 8. jūdzē, jā. Un tad tev tāds, tagad zinu, ko es rakstīšu. Tas būtu droši vien tā smuki izskatītos uz ekrāna, bet tā nav mājās parasti. Es nezinu, es uzslēdzu muzonu kaut kādu mājās, jebkurā brīdī. Kad, piemēram, parasti pēdējā laikā ir tā, kad man rītdien jāiet uz studiju, tad es šodien rakstu tekstu, mājās pēdējā brīdī. Bet parasti es nezinu, vienkārši uzpīpēju kāsī, es nezinu, attaisu aleņu vaļā un ieslēdz to muzonu, ka tev neviens tā īsti netraucē, tev ir laiks kaut ko apņemies parakstīt. Ko tu parasti klausies? Kad rakstu? Vispār, ko tu klausies kā mūziku? Es saku, vispār? Jā, kad tu sēdi mājās. Kaut ko. Tas ir hip-hops, tā ir klasiskā mūzika. Droši vien, kad, es nezinu, varbūt 50% no mūzona tagad pēdējā laikā ir kaut ko klausos hip-hops, bet pa lielam viss kaut kas. Tame Impala nesen izdeva albumu to klausos. Jā, tad man var variēt, tur dažādas tādas mūzikas žanri. Viss kaut kas tur. Tagad pēdējā laikā arī esmu pārsācis klausīties new metal, roku smagāku, tur klausīties vecos ierakstus, kaut kādas tur no Limp Bizkit vai līdzīgas tādas. Kā kuru reizi, kā noskaņojums. Man liekas, vismaz man tā ir ar mūziku, ka tā kā man galvenais ir tās 15 sekundes, un ja viņš man pakas kaut kur smadzenes, tad man ir tāds, man vienalga, kas tas ir roks, country, man pilnībā vienalga. Everybody can get it. Tas tagad mans teiciens. Everybody can get it? Everybody can get it. Jā, tā kā tas ir pa mūziku tagad. Jo everybody can get it. Tā par saka par MMA cīņām, ka everybody can get it. Jo jebkurš var, jebkurš var piekaut jebkuru. Īstenībā to teicienu var izmantot jebkuru. Var izmainīt pilnībā. Everybody can get it. Visur var izmantot. Period. Un viss. Saprot, kā tagad gribi. Es rakstīšu dziesmu Everybody can get it. Un tad būs forša dziesma. Bet tad tu vairāk Lucky Punch. Everybody can get it. Oh my God. Tagad tev ir man jau, royalties. Jā, ok. Man pat ir ideja, kā mēs to visu tā noformēsim, ja? Bet tad nav tā, ka tā kā, lielākoties tu raksti tās dziesmas, jo tev jāraksta? Nē, vai protams, ir tā, ka sirds sasāpās vienu dienu? Nē, vēlēšanās jau ir kaut ko pateikt. Piemēram, cīņā ar sevi man ar Ozolu iznāca singls arī nesen ar video. Tur man sagribējās kaut ko parakstīt, es uzrakstīju piedzīti un atceros, un tad teicu Ozim, davai pabeidzam šito treksi kopā, izlaižam kā ekstra dziesmu pēc mūsu albumu. Un tas bija tāds moments man, kad man gribējās tādu uzrakstīt cīņā ar sevi. Es te biju palicis kādu laiciņu viens pats ar vecāko dēlu Latvijā šeit. Mēs kaut kādu laikam 7 nedēļas nodzīvojām tikai 2 tā ar vecāko dēlu. Un tam man pa to laiku bija tāda, kaut kas bija tāds sasāpējies, sastāvēs, un tad es uzrakstīju to cīņā ar sevi dziesmu. Bet, ja negribētos neko darīt, ja negribētos rakstīt un neizlaist dziesmas, tad arī droši vien nekas tāds arī netiktu izdarīts, bet tā vienkārši vēlme palīdz. Tā apziņa, laikam tā apziņa ir. Tad vislielākais iemesls ir tā apziņa, ka tu vari uztaisīt tādu dziesmu, kad visi aizies dirsā. Un tas tev arī laikam mudina, ka, ja tu esi spējīgs kaut ko tādu izdarīt. Es gribēju par vienu dziesmu dubultslazdā paprasīt, kāpēc tur ir es nebūšu tas čalis no satīna. Kāpēc tur nav pateikts? Kura tā dziesma man nevar izmest ārāk? Tas bija uz dubultslazdas titulu dziesmas. Tas arī bija tas prīkols, ka tur man pat nekas nebija jāsaka vairāk. Bet redzi, kas ir? Tu pateici no satīna, es nereiz to nepateicu, bet es tā kā ļauju jums pašiem pabeigt savās galvās to teikumu, un tas arī bija tas momentiņš, kur es ar nolūku izdarīju. Tu viņš nepateici to no satīna? Nē, tur ir pauze. Es pateicu, man nevar izmest čāli, mani nevar. Jā, es esmu ieķēries dziļi šajā zobeno platīnu, mani nevar izmest ārā kā to čali no Pabeidziet teikumu. Tāpēc, ka rīmes, vai kā to sauc? Tur nevarēja apšaubīt. Tur visiem cilvēkiem bija skaidrs, par ko iet runa, tāpēc arī man nebija jāsaka tas. Tas baigs stulba.
Baigi stulbi, jā? Jā, tā kā starp jums abiem, ja jūs tā viņa tur jūtās baigi stulbi. Jūtās, jā. Tu jūties baigi stulbi, kāpēc? Tas, ka jūs tā runājat par to visu, un es tur... Tāpēc, ka es esmu diezgan iekšā hip-hop scēnā. Jā, tev vēl jāpaugās mazliet, drīz. Okay. Tad neiznībā neapstrādāt. Tu noteikti zini daudz vairāk par citām tēmām. Uzreiz to paņem tā, baigi uztvērt nopietnā. Ok. Tu vispār nezini mani. Yeah. Chill, ok. Viss kārtībā. Da nav vērts, tur nav ko tur iedziļināties tajā sūdā. Man ir savas dziesmas, un es esmu vispār mysteries repere. Tu vienkārši nezini mani. Tu klausies repu daudz, jā? Nežēlīgi daudz. Kādu tieši latviešu? Nē. Kādu tad? Nicki Minaj. Nicki Minaj. Hey. I'm about Cardi B, man. Da nē, es joko. Jā. Viss kārtībā. Jā, nē, bet forši vismaz kaut kas jauns, ko es uzzinu katru dienu. Nu, īstenībā Latvijas hip-hop scēna diezgan aktīvi tagad notiek. Aktīvi, jā. Ļoti aktīvi. Tikko bija Prusakam koncerts, tūlīt būs Sudrabam un Ozolam koncerts. Nē, nu būtu jau forši, ja es kādu dziesmu zinātu. Tu teici, ka tu daudz klausies hip-hopu. Ne jau latviešu. Tu nesklausies nē, man vienkārši ir tāds prikols, kad es nevaru austiņās īsti klausīties latviešu mūziku, jo man liekas nežēlīgi cringe. Es nezinu, kāpēc. Vienkārši tā ideja par to, ka es dodos uz darbu un klausos latviešu mūziku, man liekas tāda nedaudz savāda. Kāpēc? Nezinu. Tāpēc, ka viņai latvieši... Tieši austiņās nepatīk klausīties latviešu mūziku, jā? Jā, tieši austiņās. Tā kā mājās var paklausīties. Bet es pat nezinu, ko. Man liekas, daudz ļoti foršas tādas, kuras pieķerās dziesmas, bet nav tā, ka man tāds, jā, es gribu šo klausīties, ejot uz darbu. Nu, interesanti. Izņemot kaut kādus... Ko tu klausies, ejot uz darbu, reāli? Kaut kādas dziesmas, ko es dzirdēju TikTokā. Man tā kā ļoti dažādas. Tieši no TikTokā tu to savu katalogu lasi, jā? To, kas ir tāds, zini, kas pieķerās. Jā. Man ir vislabākā mūzikas gauma. Tā kā es esmu noteikti tas cilvēks, par kuru saka, tā kā nedodiet viņai augs. Cik ilgi dienā tu pavadi TikTokā? Ļoti maz. Jā? Jā, ļoti maz. Es tikai ielieku savu TikTok video un izēju ārā. Nu, vienīgais, ja tur man kaut ko sasūta, baigi daudz paskatās, bet tā ne. Okay. Nu jā, labi. Apskatīsim mantiņas, pajautāsim, vai tu zini kaut ko no tām lietiņām, ko mēs tev rādīsim. Tas nav lietots vēl? Nav nekas no šeit acīm redzamā nav lietots. Šie testeri, lai cilvēkiem nav baterija iekšā šeit? Turi. Jā, tur, jā? Viņš ir uzlādējams. Ok, jā. Kā domā, kas ir? Šitas te, kad ausīs tuneļi ir, kad ieliek kārās tuneļi, ne? Jā, tas... Un vibrē, jā. Un vibrē, jā. Lai anxiety nomierinātu. Masē ausi. Bet man reāli viens vīrietis veikalā nopirka vibratoru, jo viņš teica, ka viņš tā kā, tad, kad viņam sākas panikas lēkmes, viņš ieliek kabatā un viņam tas vibrators tipa nomierina viņu. Oh, wow. Jā. Atkarībā, cik liels tas vibrators ir. Tāds buletiņš. Jā. Kā tev šķiet, Sudrab, kas tas varētu būt? Šitas stimulators klitoram, un es nezinu, man tā liekas. Jā, līdzīgi. Viņa iebāž pum, un tad iespiež podziņu, un viņš dara darbu. Skaties, okay, šito daļiņu tu ieliec tā kā vagināli, un šeit pie klitora, un te vēl var nodarboties ar seksu paralēli. Viņš tā kā būs pie tās sieniņas un tā kā netraucēs. Un tas ir cilvēkiem, kuriem, tā kā patīk labāk ar klitoru stimulāciju, piemēram. Vibrāciju. Bez lielām palīgierīcēm. Jā. Un kas šitas tāds ir, jā? Jā. Par viņu izņemt ārā. Anālais prikoliņš? Nē. Kas šitas tāds ir? Tas ir tikai tu uzliec viņu virsū, un tu vari vienkārši žāvēt viņu. Vienkārši kā statīviņš var žāvēt. Tu viņu izmazgā pēc tam. Tas ir tas galvenais rīks. Tas ir tāds, tu uzvalc viņu uz daiktācīm redzot, jā? Jā. Nē? Jā. Bet kā? Interesanti. Tas ir tiem čaļiem, kuriem... Zem 15 centimetri. Nē, tas vispār ir mini-masturbātors. Mini-masturbātors. Paskaidrojiet sīkāk mazliet. Tu tā kā iedomājies to te, kur tas... Tu tā kā viņu uzliec un pēc tam... Ko tu varētu izdarīt? Un tu viņu vari vilkt, cik tev liels tas ir. Okay, tā kā nav tā, ka tikai... Un, stimulācija no šitā. Meitenei? Nē, vīrietim. Vīrietim? Jā.
Sanāk, Uz dzimumlocekļa galviņas. tu uzliec šito uz dzimumlocekļa un masturbē. Var handžābus. Skaidrs. Wow, šī tādi prikoli arī ir. Wow, tas ir beidzot arī mums čaļiem, vientuļajiem čaļiem kaut kāds, zini, kabatas pārnēsājamais prikols. Tas tā kā... Bet tas jau ir, nezinu, man liekas, ļoti forši. Tā kā kabatas vagīna apmēram. Mini masturbācija, tieši tā. Man vienkārši vienmēr liekas tik rēcīgi, kad vīrieši nāk, viņi vienmēr tik kautrīgi, un viņi tā... tas nav man. Man tāds nopietni tā. Vecais labais triks ar tas nav man, tas manam draugam. Bet man liekas, šitā ir labāk nekā iet un tur ar roku. Visus ņemt priekšā. Nē, tā drīkst darīt. Un tad ir šitas? Ko? Tā, šitas arī tu uzvelc viņu uz daikta, un kad nodarbojas ar seksu, sieviņai, piemēram, tur uz plēt klitoru arī Jā, tieši tā. Jā, ir tā, ka Joms profesionāls. Čāls kaut ko zina, saprot no šitām lietām, ka mēs neesam aizraujušies ar šito tādu. Jā, jo bieži vien sievietēm vai ir vairāk vai mazāk ir klitoriālais organisms, un tad bieži vien tu nevar sasniegt baudu tikai ar penetrāciju. Tad šis ir tas, ko es saucu par 24 iemesliem, lai nodarbotos ar seksu. Oi, tev izkrita. Bamba klārt. Tad ir pilns komplekts, jā? Jā, tātad šis ir advents kalendārs. Var atvērt jebkuru, paskatīties. Tas ir tāds, kurš noderēs abiem diviem. Jā, tur ir viss kaut kāds. Pārim. Da es atvēršu randomā, mierīgi jebkuru. Vienu, jā? Bet tur ir, tu var atvērt vairākas, paskatīties. Tā, premium lubrikants. Es uzreiz sāku ar to, kas droši vien uzreiz, kam atrastu pielietojumu. Bum. Viņš ir vienkārši lubrikants vai viņam ir kaut kāds? Tas ir, man šķiet, ka vienkārši smarža arī kaut kāda viņam ir. Lubrikants. Smaržaņa arī kaut kāda viņam tur? Šķiet, ka nav viņam. Nav, jā? Viņš ir bez smaržas, jā. Ideāli, super. Atver kādu lielāku. Atver kaut ko lielāku, jā. Kaut kādu to... Davais, numurs 17. 17 arī ir diezgan paliels. 17. Ir jau taisīts vaļā. Nē. Šis jau kāds taisīts vaļā. Attaisīsim kaut ko nav attaisīt. 2-1 varbūt. Nē, tas ir kā tester materiāls, ko mēs rādam lejā klientiem. Tā kā viss fine. Nekas nav lietots. Jā, lietots nekas nav. Smooth and anal beads. Ok. Super. Šīs tādas ļoti labās. Šīs ir labās, jā? Jā. Es nezinu, man tā kā pasaka, viņas tā kā pēc kā tu spried, ka viņas ir labās. Pēc materiāla. Jā? Gan smukas. Piestātavējiem matiem. Jā. Gan smukas, gan pēc materiāla var pateikt, ka tu nav plasmasīgs tāds, ka ir augsts kvalitātes silikons. Tāda cieta plasmasa kaut kāda, zin, tā kā pudeles plasmas sakausētas un uztaisītas. Jā. Jā, labāk, man liekas, ka seksam labāk izvēlēties silikonu mantiņus. Silikonu? Jā, silikonu, jā. Jo viegli tīrīt un vispārējais. Jā. Vai stiklu. Jā. Stikla, jā. Es arī dodu stikla bongiem priekšroku, tā kā plasmasas, stikla bonga labāk. Vēl kaut ko taisīt vaļā. Tu vari vēl pēdējo taisīt 6. vai 16. Lejā tur labajā pusē. Davai 16. Nāc ārā. Tā, kas mums te notiek. Jā, tur forši ir gan mantiņa, gan pamācība. Silikona dildo, let's go. Now we talking. Bet tas tāds dildo, tāds pavairs. Bet anālam viņam domāts, dibenam arī, ne? Jā. Vai arī vīrietim. Jā, arī vīrietim. Arī starp citu, jā. Tas, varētu tur ir instrukcijas, jā, viss kaut kas. Tā kā forši. Kad viss ir paskaidrots, neko nevar sajaukt. Tātad tur, un tas ir tas, ko jūs pārdodat šeit veikalā, jā? Jā. Ziemassvētkiem šitās adventes, ok, saprot. Labs marketinga prikols, tipā seks adventes kalendārs. Jā, es saku, Rītīgi, krūta. 24 veidi, lai nodarbotos ar seksu, jo bieži vien ir tā, kad cilvēki ir tumšais laiks, viss ir noguruši, bet tu ver vaļā to kalendāru un tu priecājies, mēs šodien vakarā izmēģināsim šo. Jā, jo tur arī tiešām ir tādas lietas, ko tā kā no visa pa bišķītim. Tu vari saprast apmēram, kas tev patīk un tā tālāk. Nē, super, jā, ļoti laba kastīte tāda forša. Tev ir kaut kādas fantāzijas, par ko tu domā, bet tev nav sanācis izmēģināt? Tāds fantāzijas, nav īsti nekas tāds, ko es tā kā neesmu dzīvē, laikam piepildījis vēl. Man, kā jau es teicu, man tāds nekas baigi kinky man nekad nav bijis.
Svešs. Ne arī svešs, bet arī tāds baigi kinky. Man arī nav nekas bijis baigi tūs, tā kā es neesmu gājis tur baigi eksplorojis. Man kaut kā ir, es nezinu, pietiek ar to, laikam, mazumiņu. Ne pavisam mazumiņu, bet, kā jau teicu, mēs ar sieviņu tur dažreiz izpaužamies, dažreiz mums tur atverās čakras, un tad mēs tur papriecājamies kādas pāris stundas no vietas tur, un tad... jā, tā kā baigi visu forši, es nezinu. Bet kaut kas tās kinky stāvs, es nezinu, man arī nekas nebūtu pretī, piemēram, tur vairāk sieviņai, zini, kaut ko tur papildināt viņas baudu ar kaut kādu, piemēram, tur anālām bumbiņām vai vēl kaut ko, kāpēc ne, Tā kā tas ir viss chill. Vai tu esi mēģinājis šķidro vibratoru? Nē, es neesmu mēģinājis vibrators, paldies Dievam. Nē, šķidro vibratoru. Kas ir šķidrais vibrators? Tie ir tā intīmā kosmētika, ko uzliek uz intīmajām zonām. Viņš dod tādu kuteklīgu, kutinošu efektu. Zini, kas ir večakiņi? Vienreiz es uzliku, vienreiz es nopirku kaut kādu krēmu, kur bija jāliek uz... mana drauga, un tad man viņš vienkārši sāka dedzināt. Un man it kā tas bija, es nezinu, kā viņš bija domāts, vai lai palielinātu to baudu, vai arī lai palielinātu manu darbību. Bet kaut kas viens no tiem, bet beigās es skrēju uz vanas istabu skalot zem krāna savu draudziņu. Tā kā vienreiz es kaut kādu šķidrumu pamēģināju uzlikt un sapratu, ka what the hell, nebūs. Man bija tāpat arī, kad es mēģināju šķidro vibratoru, tu nost. Man likās, es vēl nebiju nekad mēģinājis. Man likās, davai, maucam. Jo, zini kā, ka tu esi jau tajā hornī sajūtā, tad tev liekas, vienalga, davai, tieši tā. Un es uzliku šausmas, vienkārši skraidīju apkārt. Man bija tāds, ko lai es reāli daru. Un tu stāv dušā, vienkārši mēģini dabūt, kā viņš jau ir iedies iekšā. Bet, tā kā apēst čilī kaut kādu, zini, vai tur. Tikai tā, bet vienreiz man bija tāds stāsts, bet vairāk neko tādu neesmu mēģinājis. Tāpēc jāsako līdzi ir stiprumi tiem šķidriem vibratoriem. Tu, man liekas, kaut stipro uzliki, vai ne? Tas bija intens, tas pure. Jā, jo intensīvie ir ļoti spēcīgi. Un viņi izraisa kaut kādas interesantas galvā. Tās sajūtas. Tāpēc, ka tu to sajūtu nevar kontrolēt. Jā, arī. Jā. Tā kā... Varbūt sakoncentrējas. Jā. Bet nē, man dedzināja tikai, man likās, what the hell, man. Jā, bet šķidrie vibratori pārsvarā ir tādi, kas vibrē. Dod tādu vibrējošu efektu. Aha. Bet viņi var arī parasti, man liekas, lielākai daļai vīrieši nepateikt. Jā, var jau arī izmantot intīmo kosmētiku, kas ir orālā kosmētika, lūpu balzāmi, lai būtu, piemēram, meitene uzliek lūpu balzāmu ar vēsinošu efektu un dod blowjobu. Okay. Vai tieši karsto efektu un tam līdzīgi. Tā kā vai bučojoties. Kaut ko tādu mēs varam ieskatīties kaut kā tādos prikalos. Jā. Tā kā... Tu gribēji kaut ko vēl? Nē, es domāju, mēs jau tuvojamies beigām. Varbūt tev ir kaut kas, ko tu vēlētos ieteikt. Jebkas vienkārši mūsu skatītājiem. Nezinu, kaut ko iz dzīves vai kaut ko tā. Ieteikt, es nezinu, dzeriet Lucky Punch, nāciet uz Sexy Style. Čomi nākat pērkat savām sievām skaistu apakšveļu, izkrāšņojiet savas dienas mazliet, vispār izkrāšņojiet sev dzīvi mazliet un pieredzīti ar Sexy Style speļmantiņām, un ja jums kādreiz pietrūks enerģijas, padzerieties Lucky Punch pa virsu tam. That's what's up. Nezinu, mīliet viens otru, esat atklāti viens pret otru un kniebieties. Jā, tieši tā. Paldies. Super. Un tiekamies nākamajā epizodē. Čau!